autonomie valsts uzņēmumi, kam autonomas saimnieciskas vienības tiesības. Tie bauda likumā paredzētās juridiskās personas tiesības ar dažiem statūtos minētiem izņēmumiem. Rīcības kapitālu autonomie valsts uzņēmumi saņem budžeta kārtībā, un par viņu darbību atbild valsts. Finanšu ministrs ar kabineta piekrišanu var izlaist autonomo valsts uzņēmuma obligācijas, noteicot gada rentes un termiņus. Obligāciju nomināla vērtība nedrīkst pārsniegt pusi no autonomo valsts uzņēmuma īpašumu vērtības, un tās nodrošināmas izdarot attiecīgo ierakstu zemes grāmatās. Autonomie valsts uzņēmumi pārstāv gandrīz pie visām ministrijām un darbojas uz ministru kabineta izdotu statūtu pamata. No autonomo valsts uzņēmumiem jāmin Nacionālais teātris, Latvijas telegrafa aģentūra Leta un citas. Statūtu robežās autonomo valsts uzņēmumu darbību pārzina un reprezentē uz ārieni valde, jebšu direkcija, kas sastāv no priekšsēdētāja un vairākiem locekļiem. To ieceļ attiecīgā ministrija un apstiprina kabinets. Bez tam var būt vēl citi orgāni, piemēram, Latvijas bankai ir padome. Pārējos autonomo valsts uzņēmumu darbiniekus pieņem valde. Visi darbinieki, neizslēdzot valdi, saņem atalgojumu uz brīva līguma pamata. Valdes locekļiem algas nosaka resora valdītājs, bet pārējiem valde. Pēc gada rēķina noslēgšanas darbinieki var saņemt ministru kabineta noteiktas tantiemas, par kuru lielumu lēmj resora vadītājs. Tantiemas nedrīkst pārsniegt 20% no autonomo valsts uzņēmuma tīrās peļņas. Saimniecisko darbību pārbauda revīzijas komisija, 2 attiecīga resora un 1 finanšu ministra pārstāvis, priekšsēdētājs